Puiši, mēs tikko esam nolaidušies uz neapdzīvotas salas krasta, un nākamās 3 dienas mēs izdzīvosim tikai no tā, ko paši varēsim noķert. Pirmā diena – mēs tikko esam nolaidušies uz neapdzīvotas salas krasta. Otrā diena – mēs dodamies uz to salu fonā, lai izmēģinātu piekrastes rifu zveju. Un tad trešajā dienā, ja mums izdosies, mēs dosimies dziļajā okeānā, lai noķertu dziļjūras radības. Šis būs viens no trakākajiem izaicinājumiem jebkad. Un es varu garantēt, ka jūs nākamajās dienās redzēsiet īstu trakošanu. Es gribu jums parādīt, kas mums ir, lai cerams mēs varētu izturēt šo izaicinājumu. Mums ir mačete un arī šī lielā zemūdens bise, ar kuru vajadzētu būt iespējai nomedīt kādus dzīvniekus tieši pie krasta. Mums ir arī mūsu firmas Quick Revive. Jūs zināt, ka šeit kļūst viss smagāk. Mēs atvērsim šo pudeli, izdzersim to un atzimsim no jauna. Es domāju, ka mums būs jāpārvar traki šķēršļi. Un puiši, mums ir šis noslēpumainais priekšmets tieši šeit. Šajā somā ir kaut kas, kas mums palīdzēs 3. dienā. Pašlaik tas ir diezgan bezjēdzīgs, bet pēdējā dienā jūs redzēsiet, ka tas būs ļoti noderīgs. Un cerams, tas mums ļaus noķert kādu okeāna radību no dziļumiem. Mēs aizveram šo mugursomu un ieliekam tajā visas mantas. Jūs varat redzēt, ka man apkārt ir kaudze ar lietām, ko šeit izskalo šie paisumi. Un mēs varam izmantot šīs lietas, lai palīdzētu sev nākamajās dienās. Paskatieties uz šo. Tā nebūtu izdzīvošanas izaicinājuma diena, ja es neatrastu kādu izskalotu pudeli ar urīnu pludmalē. Cilvēki, nav variantu, ka mēs to dzersim, lai pazūd no šejienes. Es nesaprotu, kāpēc cilvēki urinē pudelē. Tev taču visapkārt ir daba. Tu taču vari vienkārši izvilkt savu mantību un nokārtoties tepat dabā. Mums ir kaudze ar izskalotu koku, ko vēlāk varēsim izmantot kā malku. Visas šīs lietas šeit var 100% izmantot, lai iekurtu uguni. Šeit ir pāris iešļūcens. Vecī, paskaties uz to. Šis ir vienkārši ideāls. Kā uzliec? Turpinam iet. Iesim! Šobrīd notiek tas, ka šie dzīvnieki peld tajā dziļi zilajā okeānā. Viņi dzen barības zīves pie šīs piekrastes un barojās. Un cerams, ka mēs varēsim pārtvert kādu no šiem dzīvniekiem. Mums vajag kārtīgi paēst 1. dienā, jo neviens nezin, kas notiks nākamajās dienās. Un es domāju, ka pēdējā dienā mēs visticamāk sastapsimies ar īstiem milžiem, un mums būs vajadzīgs viss spēks, lai izvilktu kādu no tiem milzeņiem. Tas ir traki. Skaties, cik daudz daļiņu ir uz tā bambusa gabala. Tas jau ilgu laiku ir bijis jūrā.
Jo mums tur bija viens traks niršanas piedzīvojums, un mums izdevās iegūt dažas skaistas zivis. Jūs redzējāt, ka mēs strādājām pie piekrastes rifiem, un tur bija grūti, puiši. Es tur biju vairākas stundas, niestot starp visām spraugām un izvirzījumiem, un mēs ieguvām 2 skaistas mazas zivis. Šī te ir tā, ko mēs saucam par krāsaino saldmuti. Tagad jūs varat redzēt, ka tām ir šīs spilgti oranžās krāsas un šie nepatīkamie mazie dzeloņi augšpusē. Bet kas patiesībā ir ļoti forši par šīm zivīm? Viņu mutē jūs varat redzēt, ka tur ir spilgti sarkans, un tieši tāpēc tās sauc par saldmutēm, draugi. Tā ir arī laba ēdamā zivs, ko varam paņemt. Maza, bet paveic darbu līdzīgi kā es. Šī ir raspa, draugi, un ko šīs zivis dara? Tās izmanto savu izvelkamo muti. Paskatieties uz to, tas ir kā īsts burvju triks, brāli. Šai zivī ir lūpas kā Kailijai Dženerai, un tā izmanto to, lai iebāztu muti rifā un tiktu klāt visiem vēžveidīgajiem un tam līdzīgi. Bet šis būs ēdiens pirmajai dienai. Nav daudz, bet cerams, ka pietiks, lai mēs tiktu līdz rītdienai, 2. dienai. Es tikko noņēmu visas zviņas šīm zivīm. Tagad ātri izņemsim tām iekšas, paņemsim nazi un iedursim tieši anālajā atverē. Un mēs iegriezīsim taisni uz leju un vienkārši atvērsim to šādi. Es izņemšu visas iekšas, mums nevajag neko no tā. Noskalo viņu. Es vienkārši iegriezīšu dažus iegriezumus šajā zivī, lai pārliecinātos, ka tā vienmērīgi izcepas visā garumā. Šīs izskatās vienkārši neticami. Iegriezu tās. Tām vajadzētu izcepties skaisti un vienmērīgi. Ejam iekurt ugunskura. Aiziet! Tagad vienkārši saliku lielu kaudzi ar malku. Mēs izraksim bedri apakšā, sablīvēsim to ar skaliem, un tad šis viss aizdegsies. Lägg då kiapsis ni šāpsā. Šim nevajadzēs daudz, tas aizies kā traks. SGS, draudziņ, visi, ejiet un nometiet to. Komentāros viss vārās. Mums ir ēdiens pirmajai dienai. Tas tik cepas, draudziņ. Ak, mans dievs, man jāatrod kādu gabalu, ko varam izmantot, lai uzbūvētu zivju statīvu. Tas ir labs sākums tieši tur. Bet mēs novietosim šos koka gabalus katrā ugunskura stūrī. Tātad es tikko uzbūvēju šo vienkāršo zivju statīvu. Jūs varat redzēt, ka tas ir nedaudz šķīps. Ar to mēs domājam, ka tas ir mazliet nelīdzens puiši, bet tas joprojām paveiks savu darbu. Jūs varat redzēt, ka mēs vēlamies, lai tas, ko gatavojam, būtu skaisti un vienmērīgi. Tātad paņemsim mūsu zivis. Es tās esmu turējis savās pleznās. Labi, mēs vienu noliksim tieši tur. Pagaidi, man tas ir tieši tur. Tas ir karsts, tas skaisti, vienmērīgi un lēnām cepas puiši, kamēr uguns apakšā pieņemas spēkā. Mums vajag, lai tas gatavojas ātrāk. Mēs varam saīsināt šo resti un nolaist to zemāk. Pašlaik tas cepās jauki un vienmērīgi. Tagad laba lieta ar šīm zivīm, puiši, ir tā, ka mēs tās varam gatavot uz asakas, kas nozīmē, ka tās gatavosies ļoti, ļoti ātri, un cerams, ka tās paliks maigas un sulīgas. Es vienkārši esmu priecīgs, ka mums ir ēdiens pirmajai dienai. Esmu izsmelts un tik sasodīti izsalcis. Labi, puiši, mūsu zivis ir gatavojušās jau kādas 15-20 minūtes, un paskatieties uz šo, tā ir kārtīgi apcepta uz uguns cilvēku. Redzat, acis ir kļūst balta, kas nozīmē, ka viņa ir labi izcepusies. Pamēģināsim vispirms saldo fileju, puiši. Nu, mēģinām, mēs atradīsim skaistu baltu gaļu. Noteikti ne pati labākā zivs, ko esmu ēdis savā dzīvē, puiši, bet šeit uz salām tā ir pamata pārtika. Pamēģināsim arī plostu zivis. Šīs gaļa izskatās skaista un balta. Nezinu, vai esmu kādreiz iepriekš ēdis šo sugu, tāpēc es vienkārši ķeršos klāt. Ak, cilvēki! Tas ir tik maigs, droši vien man viss ir uz sejas, bet tas ir tik garšīgi. Es šobrīd esmu tik izsalcis. Tā bija gara diena. Es biju ūdenī stundām ilgi. Ak, tas ir tik garšīgi!
Tas ir viss, kas palicis. Es joprojām esmu nenormāli izsalcis. Jūs redzējāt ekosistēmu šeit. Šodien tā īsti neko daudz nedeva. Redzat to salu fonā? Tur mēs dosimies rīt, 2. dienā, un cerams, ka mēs sastapsim vēl lielākus dzīvniekus, jo rīt mums būs pavisam grūti. Tad arī tiksimies, draugi. Labrīt jums visiem! Ir 2. diena, un mēs esam nonākuši pie šiem milzīgajiem akmeņiem vidū. Mēs šeit medīsim 2. dienu, lai redzētu, vai varam noķert ko ēdamu, jo rīt mēs dosimies garām šai salai uz dziļo zilo okeānu, kur no dziļumiem nāks augšā milzīgi radījumi. Jūs zināt, ka mums mugursomā ir tā īpašā lieta, kas šeit 2. dienā ir gandrīz bezjēdzīga, bet rīt 3. dienā jūs to redzēsiet. Godīgi sakot, man nav ne jausmas, kādus dzīvniekus mēs sastapsim. Šī sala šeit ir gandrīz neizpētīta, tāpēc man nav ne jausmas, ko mēs atradīsim, bet mums ir jāiegūst pārtika un jāizdzīvo. Mums ir šis jaukais seklais rifs, kas ved uz šo salu, un tur mēs arī medīsim. Visi dzīvnieki vilks savu laupījumu pret šo salu un principā to sasmalcinās. Mēs peldēsim cauri visām alām un skaistajam korāļu rifam, un es jums varu pateikt, ka, kad būsim zem ūdens, jūs redzēsiet pavisam citu pasauli, ko iespējams nekad savā dzīvē neesat redzējuši. Te, puiši, viss ir traki. Sala ir tieši aiz manis. Mums ir mūsu aprīkojums. Ir pienācis laiks doties ūdenī un paskatīties, ko varam iegūt 2. dienā. Es nezinu, ko mēs tur atradīsim, bet esmu ļoti uztraukts. Aiziet! Paskaties, cik traka ir šī sala! Labi, mēs peldēsim iekšā. Aiziet! Tas ir traki, vecīt. Mēs dosimies tur iekšā. Aiziet! Puiši, šī vieta ir traka! Puiši, mēs tikko nolaidāmies šīs salas pludmalē, Orchid Beach. Ak, nē, viņi to nedarīs. Pagaidiet. Labi, nomazgājieties šeit. Čaļ, mēs tikko esam nolaidušies vienā no trakākajām salām pasaulē. Mēs tūlīt apskatīsim šo vietu, čaļ. Tas ir vienkārši neprāts. Paskatieties uz to. Kad es nācu iekšā, es aiz stūra pamanīju alu, un es domāju, ka mēs leksim ūdenī, peldēsim apkārt un apskatīsim to. Man nav ne jausmas, kas būs tajā alā. Varbūt kādi forši dzīvnieki. Aiziet, paskatīsimies, kas ir šajā alā. Labi, mēs ejam iekšā alā. Ak, mans Dievs! Paskaties uz šo! Oho! Hoho! Hoho! Wow! Čaļ, tas ir neprāts! Mēs burtiski esam alā. Apkārt mums lido sikspārņi un pilnīgi apkakā mūs. Man tas patīk! Noteikti viena no trakākajām vietām, kur es jebkad esmu bijis savā dzīvē. Pamodināsim dažus no šiem sikspārņiem, Sem. Puiši, mums ir jāiet prom no šejienes. Visi šie sikspārņi ir pamodušies un sākuši čurāt un kakāt tieši uz manis. Tas viss krīt virsū un šausmīgi smird. Mums ir jātiek ārā no šīs salas, un tas ir diezgan traki.
Mēs esam ārā no alas. Tagad mums ir laiks doties meklēt ēdienu. Aiziet! Puiši, paskatieties uz šo radību! Mums ir milzīga krokodila zivs. Šo mēs patiesībā saucam par longtongu. Paskatieties uz tiem zobiem. Tas ir traki cilvēki. Un viņi patiešām izmanto šo puiši. Ko viņi dara? Viņi nāk cauri tieši kā krokodili un ar tiem zobiem sakāmp. Viņi vienkārši saspiež savu laupījumu ar tiem un tad iesūc to atpakaļ savā mutē. Un mēs parasti tos atrodam ūdens virspusē vai seklumā, vienkārši peldam apkārt. Un šīs radības ir plēsēji cilvēki. No augšas viņi ir gandrīz pilnībā maskēti. Tu viņus neredzi. Un arī no apakšas viņi ir maskēti. Jūs redzējāt, zem ūdens viņš mēģināja man sakost. Šīs ir viens no trakākajām radībām vispār. Un es nekad mūžā neesmu ēdis tādu šādā izmērā. Tāpēc man nav ne jausmas, vai šī lieta vispār ir ēdama. Bet acīm redzot, šeit uz salas vietējie cilvēki viņus iecienījuši, draugi. Tātad šodien mēs to izmēģināsim. Mums ir arī šī kalmāra tepat. Un jūs redzējāt zem ūdens, viņš mainīja krāsas. Jūs pamanīsiet, ka viņam ir divi mazi taustekļi tieši tur. Un tie patiesībā ir kā viņu rokas. Viņi izstiep tos un satver savu laupījumu. Viņi ievelk to līdz pat šejienei. Un tur iekšā ir mazs knābis. Un tieši tā, viņi sakošļā visas zivis un visu pārējo tam līdzīgo. Tagad, ko šie kalmāri spēj, draugi? Viņi var izspļaut veselu tintes mākoni. Un tas, ko tas dara, ja kaut kas viņu vajā, tad būtībā vajātājs apjūg un nesaprot, kur kalmārs pazudis. Un tas viņiem ļauj aizbēgt. Un cerams, ka tas mums dos pietiekami daudz enerģijas rītdienai, jo jūs zinat, ka mēs dodamies uz dziļajiem okeāna ūdeņiem.
Un kurš gan zina, kādus dzīvniekus mēs tur atradīsim? Paskatieties uz krabi, viņš mēģina apēst manu sasodīto kalmāru. Oi, tā ir mana pārtika otrajai dienai. Mums te ir šī pandanus, tas būs ideāli. Mēs savāksim sausās šķiedras, mēs tos iemetīsim mūsu ugunskura bedrē. Mums šobrīd ir vesela koksnes. Mēs gribam sākt gatavot, puiši. Un ir iemesls, kāpēc mēs izrakam tik lielu bedri. Es jums drīz parādīšu, kāpēc. Ak, jēziņ! Tagad tas kārtīgi deg. Visi komentāros rakstīs, ka tā ir gatavošana. Tas jau gandrīz apdedzina GoPro. Mēs iesim savā kādu koku, kuru varam izmantot, lai uz tā gatavotu šo zivi. Tātad mums vajag diezgan stingru koka gabalu, jo zivs patiesībā nav tik maza. Tāpēc mēs paņemsim kaut ko, kam ir nedaudz izturības, un tam jābūt garam, tieši tāpat kā tā garā mēle. Vai kā mēs to saucam, gara slola, šis varētu derēt. Mēs to mazliet notīrām, mēs šo iemēcēsim okeānā. Tas tu apturēs no Degšanas. Pārliecinies, ka tas ir piepildīts ar ūdeni. Mēs arī uzusināsim tā galu. Lieliski! Jūs varat redzēt, kad viņa ir asa, pilnībā piesūkusies ar ūdeni. Tātad mēs vienkārši izvilksim to cauri visam. Es iziešu tieši tur, kur ir tā anālā atvere. Un mums ir mūsu milzīgais Long tongue uz. kociņa. Es paņemšu šo draudziņu, un mēs to liksim tieši virs liesmas šeit. Tagad esmu sagatavojis 2 kociņus. Tas gandrīz pilnībā to pagatavos perfekti. Mums ir mūsu kalmārs uz kociņa tieši šeit, puiši. Ar šo mēs varam vienkārši iedzīt to tieši iekšā. Tieši tā. Un paskatieties uz šo cepšanu tagad. Tas ir neprātīgi, puiši. Dosim tam labas 20-30 minūtes, un tad tas būs gatavs. Ak jā! Šodien mums ir bijusi viena no trakākajām dienām, otrā diena, un es šobrīd esmu tik izsalcis. Jūs vakar redzējāt, mēs dabujām tikai tās 2 maziņas zivtiņas. Šobrīd man tieši priekšā ir diezgan jauks dzīvnieks, bet es nekad mūžā neesmu tādu ēdis, tāpēc man nav ne jausmas, kā tas garšos. Nekad iepriekš man rokās nav bijis tik liels. Labi, mums tur ir kaudzīta gaļas. Pamēģināsim to. Puiši! Tā lieta ir pilna ar kauliem. Vai dzirdat, kā tiek raukšķi, kad es kožu? Ak, tas negaršo labi. Man tas nepatīk. Un tas ir pilns ar kauliem. Ak, to ir grūti norīt, vecīt. Garša nav laba. Es esmu godīgs. Tas nav labs, bet tam ir zils skelets. Es nekad iepriekš to neesmu redzējis. Pamēģināsim šo kalmāru. Jā. Tas bija atsābols. Tas kalmārs turpat. Tas ir pārsteidzoši. Man vienkārši vajag, lai šis kalmārs būtu tikpat liels kā longšongs, jo šī lieta ir pilna ar kauliem. Es nezinu par šo longtongu. Man vajag, lai jūs puiši pastāstat, vai esat kādreiz tādu gatavojuši. Kā jūs to darītu? Jo tā, kā es to esmu darījis, tas vienkārši ir pilns ar kauliem un garšo dīvaini. Man tomēr būs jācenšās apēst pēc iespējas vairāk no šī puiša, jo rīt man būs vajadzīga visa iespējamā enerģija, jo mēs dosimies uz atklāto dziļjūru, lai pabeigtu šo izaicinājumu ar vismežonīgākajiem dzīvniekiem šajā izaicinājumā. Es jūs satikšu rīt agri no rīta. Ak, novēliet man veiksmi! Vienkārši garš nav īsta. Puiši, ir 3. diena, un mēs esam sasnieguši atklāto okeānu, un mēs dzenamies pakaļ trakākajiem dzīvniekiem šajā izaicinājumā. Puiši, mums šobrīd mūsu noslēpums somā ir mans lielais harpūna, un mēs izmantosim šo lietu, lai cerams pievilinātu kādus briesmoņus no dziļumiem. Varbūt mani ievilks dziļumos, es varētu nopietni savainoties. Mums ir jāiegūst kaut kāds ēdiens, puiši. Jūs vakar redzējāt, mums bija tā longtong zivs, tā bija pilna ar kauliem. Un šodien mums šis izaicinājums ir jānoslēdz spēcīgi. Mums vajag kaut ko stipru, jaudīgu un sasodīti gardu.
Vai jūs esat gatavi tam? Šeit iekšā mums ir viens slepens noslēpuma priekšmets, un puiši, tas mums šodien tiešām palīdzēs. Acīm redzot, pēdējās pāris dienas mēs esam nieruši sekumā, bet šī lieta šī mums būs īsta spēles mainītāja. Labi, mums jāatver. Labi, šis te puiši ir tas, ko mēs saucam par zivju pievilinātāju. Būtībā mēs to nolaidīsim okeāna dibenā, un tas pievilinās visas zivis. Un cerams, tas mums palīdzēs sastapt kādu no šiem briesmoņiem. Tas viņiem ir kā tāds mazs māneklis. Viņi domā, ka tur ir daudz zivju, un tad mēs nirsim lejā un nošausim kādu no tiem. Tagad, puiši, ap mani ir visādas straumes. Un kas notiek? Viss spiediens trāpa šim rifam atklātajā okeānā, un tieši šeit atrodam okeāna briesmoņi. Viņi dzenās pakaļ ēsmai. Un mēs ceram viņus pievilināt ar to kārdinātāju un tad sastapties ar viņiem. Mums uz harpūnas ir vesela kauks auklas, jo šie radījumi to noteikti izvilks cilvēki. Viņi skries tālu prom. Un ja es tajā sapīšos, mani var ievilkt okeāna dzelmē, un tas mani patiešām var nogalināt. Turam īkšķus, mēs paliekam dzīvi un noķeram briesmoni. Esmu sajūsmā par šo. Saģērbjamies, puiši, un dodamies tieši ūdenī, lai atrastu kādus briesmoņus. Aiziet! Ak, mans Dievs! Ak, cilvēki, jūs puiši to tikko redzējāt! Izšāvu uz to imperatoru, un tas izrāvās ārā. Un tad arī smuks džopfišs pienāca klāt. Es izšāvu tieši no tuvas distances un pilnīgi netrāpīju. Ak, tur lejā ir labas zivis, bet es visu pamatīgi sabojāju. Un jūs zinat, ka mums vajag tikai vienu lietu. Mums ir mūsu quick revive. Jūs zinat, kas šis ir par brīnumu? Kad mēs to paņemsim, mēs atzimsim. Un man ātri beidzās enerģija, puiši. Mums jāpaņem šis brīnums un jātiek atpakaļ lejā, jo es zinu, ka tur apakšā ir briesmonis no dziļumiem. Viņš kaut kur tur peld apkārt. Ir quick revive laiks. Mēs lietojam šo trako violetās krāsas devu. Kad mēs to paņemsim, mēs atzimsim, draugi. Jūs esat gatavi, puiši? Aiziet!
Mēs esam atzimuši, draudziņi! Un mēs esam uzlādēti. Mēs noķersim okeāna briesmoni. Mēs to esam izdarījuši, puiši! Mēs esam noķēruši patiešām labu jobfish tieši šeit. Paskatieties uz to. Šīs radības ir rifa plēsēji, puiši. Šīs radības iznīcina kalmārus, ēsmas zivis un visu pārējo. Tās nav tās okeāna milzens, ko mēs meklējam, bet tās noteikti ir skaisti plēsēji šeit uz rifa. Puiši, tur lejā ir dažādi traki dzīvnieki. Un mēs tikko atradām, kur pulcējās ēsmas zivju bari. Un es domāju, ja mēs varēsim tos aplenkt, noteikti parādīsies kaut kas milzīgs. Tas ir tiešām labs jobijs. Paskaties turpat, mēs to dabūsim laivā. Mēs pārgrupēsimies un tad uzreiz dosimies apakaļ, lai redzētu, vai varam noķert šo monstru.
Ak, puiši, mēs esam nogalinājuši īstu monstru dziļumā. Paskatieties, tas ir īsta milzu makrele. Labi, iekāpsim laivā. Aiziet, kapteini! Ak, Dievs! Ak, Dievs! Mēs to esam izdarījuši, puiši! Paskatieties, cik liela ir šī makrele tieši šeit. Tā ir vienkārši milzīga. Tā noteikti ir viena no lielākajām makrelēm, ko jebkad esmu noķēris savā dzīvē. Paskatīsimies, vai var šo zvēru uzlikt sev uz pleciem un noturēt. Es pat nevaru aptvert tās asti ar roku. Tas tur ir okeāna milzis, vecīt. Tas noteikti ir viens no lielākajiem spāņu makreles eksemplāriem, ko jebkad esmu noķēris savā dzīvē. Paskaties uz tās muti! Tas burtiski apēdīs jebkuru zivi, ko esam noķēruši pēdējo pāris dienu laikā, veselu, un tas ir briesmonis. Mēs to esam izdarījuši. Mēs esam dabūjuši briesmoni no okeāna, puiši. Un jūs, puiši, zināt, ka es šobrīd esmu galīgi bez spēka. Sajūsmas līmenis sasniedz maksimumu. Un mēs to esam izdarījuši! Jā! Urā! Čaļi, mums ir bijusi viena no trakākajām dienām vispār. Paskatieties uz mūsu lomu šobrīd. Jūs zinat, ka mēs devāmies dziļajā atklātajā okeānā, un mēs esam noķēruši īstus milžus. Mums te ir šī milzīgā spāņu makrele. Daudz no jums ASV to sauc par karalisko makreli. Un tas, kas šīs zivis padara tik iespaidīgs, ir to priekšdaļa. Paskatieties uz tiem zobiem, tas ir neprātīgi. Un viņiem ir šī sānu līnija, kas patiesībā iet gar mugurkaulu. Un čaļi, ja jūs trāpāt šajā vietā, kad šaujat, tas viņus gandrīz pilnībā apstādinās. Un tieši tāpēc es varēju šo zivi diezgan ātri apturēt. Es trāpīju labu šāvienu ķermenī, un tam kaut kādā veidā bija jātrāpa mugurkaulā, jo es viņu ātri palēnināju. Mums ir arī šī skaistā džoba zivs. Un čai, šīs te ir viens no spēcīgākajām zivīm, ja skatās pēc svara. Tās ir neticami gardas. Tās burtiski ir kā okeāna pūķi. Tas, kā tā iznāk augšā, ir neticami, cilvēki. Mums ir arī šī mazā spāņu makrele. Šeit uz salas man ir tik daudz zivju, bet 2 zivis mēs atdosim kapteinim. Mēs atdosim viņam šīs zivis, bet karalisko makrēli paturēsim sev, lai pagatavotu lielisku maltīti 3. dienas noslēgumā. Tā tam jābūt. Mēs atdodam šīs vietējiem puišiem. Tev, mans draugs! Liels paldies! Jā, mazulī, tieši par to viss ir. Dalīties ar labām sajūtām šeit uz salām, tas ir viņam. Mēs paņemsim to lielo zvēru. Mēs dodamies tieši uz pamestu pludmali, iekursim milzīgu ugunskura un gatavosim to zivi. Aiziet! Mums ir briesmonis no dziļumiem. Tātad mēs nogriezīsim dažus steikus no šīs zivs. Un neuztraucieties, puiši, pārējo atdosim vietējiem cilvēkiem uz šīs salas, un viņi būs sajūsmā, draugs. Mans nazis izskatās niecīgs salīdzinājumā ar šo zivi, puiši. Tas ir neprāts. Čali, šie steiki būs īsts briesmonis. Mēs iegriezīsim augšpusē, iesim taisni lejā un atvērsim to. Vienkārši nogriezīsim apakšējo daļu, kurai nevarējām piekļūt. Paskatieties uz šo. Tas noteikti ir viens no skaistākajiem gaļas gabaliem uz zemes. Tie ir īsti gabali. Wow, labi. Nogriežam dažus steikus no šī. Vienkārši mēģināšu to izdarīt pēc iespējas precīzāk. Jūs jokojat? Mums ir skaisti makrēles steiki, kas ir gatavi likšanai tieši uz uguns. Mēs nogriezīsim dažus no šiem makrēles steikiem pludmalē saurietā kopā ar čaļiem. Labāk vairs nevar būt, puiši. Esmu sajūsmā. Un šis būs kārtīga proteīna deva cilvēka. Labi, mēs taisīsim ugunskura vietu tieši šeit, puiši. Tas būs ideāli ar skatu uz šo saurietu. Trešās dienas lielā maltīte tūlīt taps. Es esmu tik izsalcis, ka varētu apēst pat zemu lidojošas pīles pakaļu. Visi, ejiet un ierakstiet to komentāros. Komentāros jau viss svārās. Ak, jēziņ, man apdedzina. Labi, mums ir mūsu steiki. Es tos uzreiz izlikšu. Tas gatavosies tieši tur. Mums ir svaigas steika šķēles uz uguns šeit saurietā. Šī zivs pirms pāris stundām burtiski peldēja, un tagad viņa jau tiek cepta.
Esmu tik izsalcis, esmu smagi strādājis, lai dabūtu šo makreli. Un cilvēki, teikšu godīgi, es domāju, ka tas garšos neticami. Droši vien atstāsim to uz šīs puses kādas 10-15 minūtes, tad vienkārši apgriezīsim. Pusielas draudziņ. Jā! Mums ir svaiga maltīte. Mēs noliksim to šeit, mēs pasniegsim to tieši tur. Šis ir tas brīdis, uz ko viss ir gājis, puiši. Mums ir mūsu skaistie karaliskās makreles steiki. Paskatieties uz to, tas burtiski ir kļuvis skaisti balts, un tad jūs zināt, ka tas ir gandrīz gatavs. Es vienkārši ķeršos klāt šim puiši kā parastam steikam. Esmu bijis ceļā 3 dienas, un tieši šis man ir vajadzīgs. Tas tur ir vienkārši neticami cilvēki. Tas ir tik trekni. Tā lieta bija īsts briesmonis. Puiši, šis bija viens no trakākajiem izaicinājumiem jebkad. Es to apēdīšu līdz galam. Ja vēlaties skatīties vēl video, mums ir daži tepat. Neaizmirstiet nospiest patīk un abonēt. Un tiekamies nākamajā trakulīgajā Offshore Tales sērijā. Tiekamies tad!